Paskatieties, kāds tiek piepapušs, drausmīgi. Viņam sāp vadīt. Viņam tāpēc viņš kož. Viņš jau nevar glābties, viņam kniešās. Tad viņš visu laiku šeit. Es viņam bāžu vienmēr. Un kā viņi arī glāb? Jūs jau potējuši ar esat viņam tūlīt parādīšu. Jā, viņam ir visu. Šitie vecie zobi. Es viņiem pirmie, jā, es lasu viņam ar pirkstiem laukā. To zobi, lai, sakotiem, jo viņam ir ļoti svarīgi, lai viņam būtu, viņam visi zobi kārtībā. Es viņam sakot. Gala rezultātā jūs uzdāvināju šito palaidni. Tā Rodžers atceļoja no Amerikas. Viņš atceļoja no Amerikas, jā, 2 mēnešu vecumā. Apmēram 2 nedēļas viņš bija mums tur Amerikā. Tur viņš bija kārtīgs puika, tur mēs izlaidām viņu ārā, viņš tūlīt gāja pastaigāties un tā. Un tagad, sakiet, un šāds suns Latvijā, tas ir daudz tādu suņu? Cik mums zināms, viņš ir vienīgais, pirmais un vienīgais pašlaik. Vairāk nav zelta retriveri. Klubā neesat reģistrēts, vai ne? Jā. Te es saprotu. Tikai pajautāju visapkārt, tad viņi domā, ka mums nav zelta retriveri. Te jau jūs ārā nevarat ar viņu iet? Kāpēc? Nu kā tā taču tāda, dārga un vienīgā. Šo mierīgs viņš jau neko. Saka, vienīgā posta, ko viņš mums izdarīs vienreiz, un ar to pa postu nevar saukt. Roger, nedrīkst. Nu, nav brīva, elektrība. Viņš mums telefonu vārdu sagrāvas. Teko, viņš ir ļoti kārtīgs. Viņš vispār, par cik mums suņi daudz ir bijuši, viņš ir vispār tāds uzmanīgs pret cilvēku lietām. Tāds mums bija doks. Viņš neaiztiek, tas cilvēkam pieder. Viņš respektē cilvēku lietas, viņš tā negrib ķert un kaut ko saplēst vai kaut ko. Tas ir interesanti vērot ir. Piemēram, Pakans, tas bija ļoti tāds saplēst, iznīcināt. Jā, viņam uzdāvināja mantiņu. Viņš saplēs. Saplēs viņu.
Bet, lūk, Rodžers savus mantas ļoti taupa. Viņš, piemēram, šito pupu, kas viņam ir, un šitas te sunītes, ko viņš ļoti mīl. Bet tās nav viņa darbs. Bet tas nav viņa darbs, tas ir no viņa priekšgājiem, tas ir no Mekī, manuprāt. Tas ir Mekī mantiņā palikts. Tad viņam, šeit viņam tā arī, viņam bija ļoti mīļa rotaļlieta, bet tā ir domāta kaķa rotaļlieta, jo mūsu draugiem ir arī kaķi. Un tad viņa, tur veikalos ir dabujami kā tāda, viņa ir pelīti būtībā, viņa ir ausīti un astīti klāt ir, ja? Nu, to viņš arī nav nograuzis, bet viņš ļoti mīlēja, un tad viņam vienmēr sakot, tie kaķi uzdāvināja tur viņam. Līdzi, ja? Tas viņam ir ar līdzi. Un tad viņam ir tādas savas rotaļlietas, un savu pagalīti, un viss tas viņam tāds. Un šī bumbiņa tā viņam arī tika dāvināt līdzi, un to viņš ļoti mīl. Un viņš to tā mīl. Un arī es vēroju tagad, piemēram, viņš ir agresīvs, un koži viņam šausmīgi kniešu smaganas. Viņam nāk zobi. Tā, zobi nāk, jā, mēs jau lasam ārā un jau priekšžobums kārtībā, bet tagad tālāk ilpņi mainīsies un vēl tur tālāk pirmie zobi. Un tad interesanti ir tas, ka ap šo vecumu, jā, kad suņi nāk ap 4 mēneši, tad viņi ģimenē sāk dalīt rangus. Un viņš jau visā dalīt. Tajā hierarhijas pakāpē būs. Jā, tas ir ļoti raksturīgi. Tas ir viss, ko sevišķi taksim mums tas bija. Un vienmēr sakot, viņš grib arī savam saimniekam uzkāpt uz galvas, tā sakot, jā. Roģers pašlaik, jā. Nē, bet viņam ir ļoti maz tas izteikts. Mēs brīnamies. Mums ir daudz kucēnbīši, jā. Viņš pašlaik tik ļoti nepretendē uz to nostāties, teiksim, būt par to šefi. Viss tas uztraukums sākās ceļā no Kopenhāgenas, sēžoties Kopenhāgenā lidmašīnā. Tā bija daudz mazāk. Uz Rīgu. Uz Rīgu, jā. Un tur, tiešām man tāda sajūta bija, kad es visu laiku nervozēju. Tāda, cik cilvēkam var intuīcija daudz ko nodiktēt, vai ne? Un tad es atļāvos lidostā aiziet apkārt lidmašīnai, lai apskatītos, kur viņi liks iekšā. Kur Rodžers, jā, viņam tas būrīs tur bija nolikts, viņš jau bija prom no mums. Un es ieraudzīju... Viņš bagažā nodots. Jā, bagažā, viņi tādiem noteikumi, vai ne? Un es aizēju apakaļ un skatos, tas ir tāds ar bleķisis nodalījums, bez apkuras, bez gaismas, dažas kastes nefiksēts, un tur grib zīkt Rodžers. Tas bija neiespējami. Un tad tur jau būtu ļoti zema temperatūra. Tur būtu ap 40 grādi droši vien, tur tās kastes braukātu. Es biju kategoriski pretī tam visam, un tas nebija viegli izkarot to, lai viņi tur neliek. Un tad tikai tās vecākās stjuards atļauj, viņi nesi iekšā lidmašīnā kabīnē. Un nolikt biznesa klasē. Un nolikt biznesa klasē, jā. Biznesa klasē, jo tā bija... Biznesa klasē. Mēs gribējām, un mēs pēc tam tur piesprādzēja. Tā bija gandrīz tukša. Un mēs tagad sakam, bet varbūt, ka mēs arī varam sēdēt viņam tur blakus, tur pie tā sopa, tā ieliek. Viņi saka, nē, ko, jo jums ir daudz lētāks biļetes, jums ir jāsēd. Tagad Rodžers atlidoja biznesa klasē, viss ir kā tāda humora, tas beidzās, vai ne, un varēja pasmieties par to visu. Bet man bailes iedomāties, kas būtu noticis, ja viņš būtu tur. Un tiešām nesajust, ja man nebūtu kaut kāda intuīcija, vai ne? Un tiešām cilvēkiem, kas pārvadā ar šīm mazām lidmašīnām savus dzīvniekus, tomēr jāpasako, kā kur reiz tas ir. Un vienmēr sakot, viņu čukuri. Nāga čukuri, tagad priekšā bija čukurēju. Kāds ir Rodžeram dienas režīms šeit? Viņam ir tā noteikti stundas, ka... Viņš pilnīgi pakļauts Kārļi. Pilnīgi pakļauts mūsu dzīves ritmam. Jā, un kāds jums ir dienas režīms, lūdzu? Vajadiet, dienas režīms ir nenoteikts. Tas ir pakļauts Rodžeram, ja? Jā, tas ir pakļauts. Kad var pagulēt ilgāk, tad viņš guļ arī ilgāk. Viss ir pilnīgi tā kā cilvēkam. Suns jau nav, viņam nekāda režīma principā nav jāuztur. Jāpabaro. Nē, speciālisti jau saka, ka vajag pa stundām ēst un tā. Apmēram jau mēs tā kā pieturamies, bet piemēram, viņam visa dzīve sākās tad jau, kad vēlas vakars un nāk uz pusnakts. Tieši tā kā mums. Tad viņš sāks. Jā, viņam tas, viņš piemērojas, jo mums ir nāk, teiksim, no koncertiem, no
vai Izrēliem, vai kā tas ir vakar dzīve. Bet no rīta, piemēram, kā viņš zina, cikos viņam jāceļās? Viņš skatās, viņš sēž blakus jūsu gultē un gaida, kad jūs atsapēsiet. Jā, to viņš gaida. Bet viņš tā nelien pats, ja viņam apnīgi gaidīt, Nē, nu drusciņ viņš tā, tev tā auss Viņš man papnizina te knīnā reizēm, tad viņš man ielien gultā blakus, un tur tā pakast par man, teiksim, bet tās ir tik tā ļoti kautrīgi un ļoti, var sakot, viņam garlaicīgi ir. Viņš gaida, kad es celšos, ja viņš ir ātrāk pamodies, agrāk pamodies. Bet ziemas laikā jau ir tā, kamēr tumšs tikmēr jau viņš arī guļ principā. Mans kolēģis Aleksandrs Daškovs teica tā, ka sunim esot 15 labas īpašības priekš cilvēku. Nu, viņš tur dažādas nosauc, viena no tām viņš teica noteikti, viņš tev izved ārā 2 reizes dienā vai 3 reizes dienā pastaigāties. Es jūs nevaru sadalīt tā katru atsevišķi, man visu laiku jūs esat kopā. Bet mēs esam kopā, Tā jau tas ir, principā. Jo man liekas tā, ja ģimenē dzīvnieki nepatīk visiem un viņi nemīl viss, tad viņus nevar turēt. Tad dzīvnieks to jūt. Un tad diskomforts ir gan tiem, kas tur, tā ģimenē, gan arī tam dzīvniekam. Jūs domājat, nevar iemīlēt, likt otram cilvēkam arī iemīlēt, man to sunu tā kā es, piemēram, mīlu, ka tas ir sarežģīti. Es domāju, var to izdarīt. Noteikti var, ja viņš viņu iemīlē, bet ja tas nenotiek, tad es domāju, ka tad tas nav labi. Tam dzīvniekam nav labi, ne pašiem, ne. Un sakiet, jums tādas pretenzijas nav, ja, piemēram, jūs, Rodžers, sēž ar jums kopā pie, teiksim, pie galda un ēd, vai viņš tomēr ēd, no savas bļodiņas kaut kur zemē? Es zinu, daži aktieri saka tā, ka viņš suns sēž pirms pūdeles, ja viņš saka, viņš ir karaliskais pūdeles, viņš viņam bļodiņa ir uz galda. Nē, to mēs gan neesam uzsākuši, bet viņš uz krēsla gan grib blakus sēdēt. Mēs viņu pademonstrēsim, ir tāds tendences. Bet Rodžeram ir savu ēdam stūris. Jā, viņam savs ēdam jā, viņam ir savs bļodas. Protams, ka viņš pār tā bļoda tiek noņemta. Dzēriens ir vienmēr, viņam ir ūdens un viņam ir minerāla ūdens, jo viņam pašlaik zoba aug un kaulu veidojas, viņam vajag dažādas minerāls. Viņš dzer, ko viņš vēlās, to minerālu ūdeni. Vai, nu, tur ir blakus stāv viņam, vai vienu vai otru viņš nozerās. Tad viņam šeit, kā jūs redziet, ir visi viņa ēdieni, kas ir viņam pamatā. Bet tie ir sūtīti, Tas ir pamatā, jā, tie ir no Amerikas vesti. Mazā tūtiņā bija tādas smalkāka maluma, tāda graudiņa. Tā ir tieši tāda zinātniskā dieta viena, un tad vēlāk jau, ka nāk, tā jau ir tieši tās. Tur ir absolūti, tur ir rekomendēts tā, ka ja to dod, tad it neko citu nevajag. Nu, mēs viņam drusiņi atsvaidzinām arī. Viņa pamatā viņam ir viss šis ēdiens. Un ko jūs dodat glābt viņam vēl? Nu, mēs viņam vienreiz dienā, mēs viņam ar buljonu, drusku gaļu saknes klāt tādu samērcēšo barību, ja? Bet tā pārējā laikā viņš ar lielu apetīti ēd to savu barību. Jā, cik viņš reiz dienā ēd un cik tā porcija liela ir? Viņš vairāk negrib kā 3 reizes dienā vist. Tad viņš nemaz tāds liels tad viņš dzer kefīru. Jā, kefīru viņš noteikti dzer to. Labākā pienu, jā? Nu, piens arī nav tik ieteicams, un sevišķi vēl tas, kas ir mūsu veikalos. Tas skaļāk. No tā kaimiņa nedzird, bet skaļāk. Skaļāk! Tikai viņš būs 2 reizes lielāks, kā tad būs? Tā ne? Nu! Darījām. Šeit tagad tā. Pagaid. Vārds neko nedarīt. Suņi zaķiem pēdas zina, nu jūs visi sargaties. Suņi zaķiem pēdas zina. Viņš nemaz, viņam neinteresē pašlaik. Viņam interesē, kas te notiek. Jā, tā, ja arī dziedāsim. Addio fiorito sera di Letizia en amor. Nu, kāpēc tu man negribi nīcā? Skaisti, tu man esi gadu. Nu, redz tā. Jūs cerat, ka viņš
viņas dziedāt ar jums arī kādā ārēķu? Es vispār ļoti priecājos, kad viņš man nedziedās līdzi. Jo es to piedzīvoju no savu takšu, nebija iespējams mutu atvērt, un kādreiz kaut kas steidzīgi jāmācās. Neiespējami piesaisties pie klavieriem, tas bija neiespējami, jo viņš visu laiku, kā viņš manīja, kā es pavēru klavieru vāku, tā jau bija meldīts. Un šī bija vienalga, jā, kā tā mums ir to dziedāšana, kā mēs dziedāsim vai nedziedāsim? Dziedāsim, dziedāsim, jā, dziedāsim, jā. Nu. Balsi, balsi, balsi. Saka, balsi. Nu, prasi, prasi. Skaļā balsī. Prasi. Nu, tik vien mums bija. Viņam nav nemazākā tendence. Tad tie uzvelk, tas mutes gaisā. Viņam nav. Viņam var dziedāt, vismaz pagaidām.